hours later. Tikko atbraucu uz Limbašiem, aizgāju uz veikalu, nopirku dateles. Kaut kad, man liekas, tie jāiziet uz veikalu, jāuzprasa vecākiem, kas jānopērk priekš mājām, ja vispār vajag kaut ko. Riekstus arī nopirkām, tā kā get those macros right, zin kā nevar tikai ogļhidrāts ēst. A few moments later. Let's go, dakteris apciemots, dabūts papīrīts. Tagad maucam, tagad es jau nokavējis autobusu, tā kā jāgaida ilgi, tad jau izdomāt kaut ko. Let's go. The next morning. Runājot par latviešu valodu, man ir vidēji atzīme tīri ok, ir 8, 7 normāli, tā kā crazy good, jā. Tā kā es domāju, ka es saprotu visu, jā. Bet tad rakstot thumbnails, rakstot titles un visu citu, es dabūtu DMs un tā kā straight up vienkārši message, kad vienkārši nav pareizi rakstībiem. No manas puses tā, ka es vienkārši viņus arī nepārbaudu bieži vien, un man pa virsu ir disleksija, kas man vienkārši grūti, rada tīri liels grūtības, lai pārbaudītu viņu. Man jāpārlas pāris reizes, lai vispār saprastu, vai tur ir kaut kāda. Tāpēc, ka man skolotājs vienkārši man dzīves pieredze tagad, es gribu, lai viņš parāda, kur ir tās kļūdas, viņam uzprasa vairākas reizes, un viņš saka šitajā vārdā. Es skatos, 3 reizes pārlas, un tad es pamanu. Un tā kā es saprotu tos rulus, un es tā kā nopirku šito grāmatu, lai varētu vēl vienreiz atgādināt viņus, varbūt kaut ko es izlaižu, varbūt saprast labāk, kurā vietā tos komentus likt, tomēr prikols baigais. Un varbūt labāks tie locījumi iegaumēt, lai es varētu runāt skaidrāk un saprotamāk un latviski pareizāk, ko es domāju, kam jābūt lielam īstamā fokusam cilvēkam, kurš latviski runā par sevis pilnveidošanu. Tāpēc vakar nopirku šo latviešu valodas rokas grāmatu, lai es varētu pārbaudīt savu rakstību labāk, praktizēt šo vairāk. Tev varētu likties, kāda vispār šķirma no šī, tā kā galvenais, ka saprot un viss gatavs, jā. Bet, diemžēl tā nav. Diemžēl tevi uztver tā, kā tu raksti, kā tu runā, un ja tu pareizi bez visādiem anglicismiem, barbarismiem un visādiem tādām lietām runā, skaidri, saprotami, pilnīgi cits sajūta. Pilnīgi cita uztver tam cilvēkam, kas tev klausās. Un to es vienkārši pats novērojos, es mēģinu uzlabot to, bet ļoti grūti sanāk ar to pagaidām. Jā. Tas ir iemesls, kāpēc es šo nopirku. Šajā brīdī es tev nevaru neko baigi ieteikt. Vienīgais, kas man ir labas latviešu valodas atzīmes, un tur es vienkārši varbūt tā apgājis sistēmu ar savu disleksiju, kur knapi māku normāli lasīt. Kaut gan es katru vakaru trenējos to darīt. Bet tiešām padomā par tiem vārdiem, ko tu varētu aizstāt ar tiešām latviešu valodas vārdiem. Un tāpēc tas, protams, tevi parādīs labākā gaismā. Tā kā izcels, kā gudrākā esam. Tomēr, tā kā ja es dzirdu cilvēku, kurš nelamājās, kurš izmanto tiešām labu latviešu valodu, un viņam nav kaut kādi broken, saplīsuši, nepareizi teikumi ar kaut kādu angļu valodas šo uzbūvi. Es jūtos, ka viņš ir gudrāks, viņš tā kā izglītots, un tad man piesaist tas halo efekts, man piesaist arī cits šīs īpašības viņam, un tad
tas gribu ar viņu tā kā pavadīt laiku kopā, būt draugs viņam un visu to, tā kā. Jā, un vēl viena lieta, padomā tajos brīžos, kad tev ir tāds angļu valodas salikuma teikums. Pamēģini vienkārši, tā kā es tagad daru video laikā, es mēģinu tagad es kaut ko, tagad, tas man nebija labi, tagad es kaut ko pasaku, es mēģinu pateikt pareizi, pēc tam, tagad es sapratu, ka tas nav to, tas nebija tas, ko man vajadzēja teikt, vai kā man vajadzēja teikt. Tā kā to es arī mēģinu izvilkt ārā no savas runas. Un vienkārši pievērs uzmanību tam, tas ir viss. Bet tagad atgriežamies atpakaļ pie muskuļu būvēšanas, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu sasniegt līdzīgi kā es no šī līdz tam fizīku reāli uzbūvēt šo muskuļu masu, un šajā brīdī par brīvu tu vari pieteikties, man vajag tikai tavu pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es tev varu sasniegt redzamus, reāli rezultātus. Un piesakies pirmajā linka aprakstā, bet trešais links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cilts, kur es, rakstu nepārāk labi pagaidām, bet es mēģinu uzlabot sev rakstību, pareizu rakstību un visu iespējamo. Un tur katru svētdienu 8 no rīta es veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši kopā ejam ar šo cilti uz saviem mērķiem, dodam visiem šo atbildības sajūtu, tas tā kā mini versija varbūt tādam coachingam. Tā kā piesakies, pievienojies, es būšu priecīgs tev redzēt tur. Bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to iekšā gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšķaujamies caur atmosfērai.